doma spēka palīdzību tu esi jau piesaistījusi konkrēto vīrieti. Un ko ir jādara, lai šo tā teiksim, rezultātu nostiprinātu un saglabātu? Obligāti pateicies šim cilvēkam, ka viņš izvēlējās konkrēti tevi. Tātad konkrēti vīrietis izvēlējās tevi. Patiesi domās, pateicies viņam. Un kā tad īsti saglabāt attiecības, ka tev sanāca piepildīt vēlmi ar doma spēka palīdzību? Piemēram, tu atgriezi savu mīļoto vīrieti atpakaļ ģimenē. Vai, piemēram, tu satiki savu jauno mīļoto vīrieti un gribi, lai attiecībās būtu ilgas un ilgstošas. Pats labākais veids, kā saglabāt to, ko tu esi sev piesaistījusi, tas ir regulāri pateikties par to, kas tev jau ir. Un ja vīrietis ir blakus tev, tas nozīmē to, ka vīrietis katru dienu izvēlas būt tev blakus. Tas ir iemesls, lai domās pateiktos Dievam, visumam, augstākajai apziņai par to, ka šī laime ir tev iedota, lai tu būtu pārī. Un tev ir domās jāpateicas šim vīrietim par to, ka viņš ir blakus tev. Pateikties par vīrieša uzmanību, pateikties vīrietim par viņa palīdzību, pateikties par to, ka viņš tevi mīl. Un šī pateicības sajūta, kad tā piepilda tevi, tā ir ļoti augsta un viņa paaugstina tavas vibrācijas. Un tu turpinās piesaistīt šo visu labo dzīvē. Un nostiprinot to savā dzīvē, ko tu esi jau piesaistījusi, tādā veidā tu iegūsi vēl vairāk labumu un tu iekļūsi tādā kā labklājības plūsmā. Bet ja tu par to nepateiksies, tev būs tāda sajūta, ka tas tev pienākas, tad, diemžēl, to, ko tu esi iegūsi, tas var tikt pazaudēts. Tāpēc cieni to, kas tev ir blakus, cieni šo vīrieti un pateicies domās par to viņam. Un ja jums ir jautājumi konkrēti par attiecībām, ir kaut kāda, varbūt nesapratne, ko ir jādara, kā ir jādara, tad noteikti noskaties manu webināru, kurš ir bez maksas, un to tu vari atrast manā mājaslapā, noskaties, un ja ir vēlme iet un rīkoties un veikt šo transformāciju, tad noteikti piesakies uz bezmaksas konsultāciju. Un tad jau konsultācijas laikā izrunāsim, kāda ir tava esošā situācija attiecībās, un ko tu vari darīt, un uzlabot un mainīt, lai nokļūtu savā punktā B attiecībās. Tiekamies!